Sveicināti! Šodien, lai nostiprinātu mūsu zināšanas par efektiem, mēs pamēģināsim uztaisīt telpisku uzrakstu ar efektu palīdzību un lūk šitādu te puķīti no viena objekta. Šim uzrakstam es izmantoju fonu. Fons man ir vienkārši zils laukums un tās krāsas, kuras es izmantoju šajā tekstā. Sākumā mēs uztaisīsim lock tiem slāņiem, kurus mēs izmantojam, lai mēs nejauši viņus neizkustinātu. Un tālāk mēs ņemam tekstu un rakstām. Es rakstu vārdu efekts. Jūs rakstiet kaut kādu savu vārdu. Un palielinu šo te tekstu, un nomainīšu šriftu. Un tagad sākam strādāt. Pievelkam viņu tuvāk, pārslēdzamies uz properties sadaļu, un sadaļā appearance kontūras mums nav, savukārt fill mēs taisām baltā krāsā. Un uzreiz arī izmantojam gradientu, pāreja no balta uz melnu, tikai šajā gadījumā mēs izvēlēsimies no augšas uz leju, -90, un neņemsim tīru melno krāsu, bet paņemsim kaut ko ļoti gaišu, ar pipatīties norādu uz pirmo toni, lūk uz šo. Atgriežamies appearance sadaļā un veidojam šī te slāņa kopiju. Plusiņš. Un šo te otro slānīti nokrāsosim baltā krāsā. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Šīs otras slānītes atrodas zem mūsu oriģinālā nedaudz tumšākā slāņa, un tagad šim te oriģinālajam slānītim es pielietoju efektu Path un Offset Path. Un šeit es ņemu kaut kādu negatīvu vērtību, piemēram, -3 mm. Mēs jau redzam balto kontūru, kas nāk ārā no apakšas. Nākamais efekts, ko mēs pielietojam šim pašam slānim, ir Distort un Transform. Un šajā te pārvietošanas sadaļā mēs izvēlamies 3 pikseļus pa labi, ejam uz nākamo un 3 pikseļus uz leju. Ok. Tagad es aiztaisu ar bultiņām visus šos slānīšus, lai viņi mums netraucē. Un taisu šī te slāņa kopiju. Es to daru tāpēc, lai izspiestu šito te burtu uz leju, lai dotu viņam biezumu. Un uzreiz piešķiru ēnas krāsu. Lūk šādu te. Tagad šajā te slānī es eju uz Distort Transform, un šajā gadījumā mēs šeit izvēlēsimies nelielu kaut kādu vērtību, piemēram, -0,5 mm, un šeit būs 0,5. Savukārt te mēs izvēlēsimies kaut kādu skaitu kopiju, cik mums vajag. Piemēram, 25. Un spiežam OK. Piešķiršu šim te biezumam nedaudz tumšāku krāsu. Tagad mēs pārējam uz šo te slāni, veidojam viņa kopiju un uzreiz pārvietojam uz leju. Uz leju tāpēc, ka zem šī te burta mums būs jauna forma. Lai izveidotu jaunu formu, es šo te slānīti ar Transform palīdzību padaru platāku, novirzu man vajadzīgajā virzienā. Un šeit es rakstīšu -22 un 18 mm. Spiežu OK. Tagad šim te slānim piešķirsim ēnas krāsu. Šajā gadījumā es ņemu pipetīti un norādu uz šo te brūno toni. Un uzreiz veidoju šī te slāņa kopiju, aiztaisu oriģinālu. To mēs izmantosim vēlāk kā ēnu. Savukārt šī nebūs ēna, tā būs virsma. Un šai virsmai es pielietoju lūk šo te krāsu. Tagad šim te slānim mēs atkal pielietojam efektu Path, Offset Path un padarām viņu lielāku par, teiksim, 12 mm. Spiežam OK. Tagad veidosim nelielu dziļumu šiem te apakšējiem burtiem, tāpēc es atkal veidoju šī te slāņa kopiju, mainu tā krāsu uz tumšāku un izmantoju Transform efektu. Saku viņam, ka Apply New Effect, jo viens jau ir pielietots. Un te mēs atkārtojam tos pašus uzstādījumus, kas bija jau senāk, tātad -0,5 un šeit vienkārši 0,5 un atkal domājam, cik mēs kopijas uztaisīsim. Sāksim ar 20, tad lai ir 30 un spiežam OK. Tagad atgriežamies uz šito te plakano virsmu un izvēlamies Stylize un Inner Glow spīdumu. Šajā gadījumā mēs izvēlamies dzeltenu krāsu un necaurspīdīgums 75% un izpludinājums apmēram 15 mm.
Ok, tagad mēs atgriežamies pie lūk šī te ēnas slānīša. Mēs viņu ieslēdzam un uzreiz pamanām šeit ēnu, kura jau labi izskatās, bet mēs viņu vēl nedaudz izpludināsim. To mēs darām sadaļā jau Photoshop efekts, Blur un Gaussian Blur. Un izvēlamies tādu izpludinājumu, kāds mums pašiem patīk. Nu, kaut kādi 40 pikseļi, man liekas, ir pašā laikā. Tagad mēģināsim uztaisīt ēnu zem apakšējiem burtiem. Tam mēs izmantojam, piemēram, šo te slāni, taisām viņa kopiju, pārkrāsojam melnā krāsā. Tagad jūs jau pamanāt, ka sāk kārties dators, jo šitais ir diezgan smagi procesi priekš ilustrātora. Un šim te jaun izveidotajam slānim mēs pielietojam efektu Transform. Un te jau kaut kādas lielas vērtības, piemēram, -45 un apakšā 40. Ok. Lai mums nebūtu šitais te spīdums, mēs ieejam slānī iekšā un izmetam ārā spīduma efektu. Un mums sanāk vienkārši melni burti, kurus mēs pārvietojam uz apakšu. Un šiem te burtiem mēs pielietojam efektu Blur un Gaussian Blur. Nu, un tad kaut kur tuvu pie 80 pikseļiem, lai ir izplūdums, spiežam OK. Un pēdējais, ko mēs varam izdarīt, tas ir ieiet šajā sadaļā un režīmu nomainīt pret Multiply un Opacity pret kaut kādiem 40%, lai tā ēniņa būtu netik izteiksmīga. Un vēl trūkst nelielas tumšākas ēniņas zem pašiem burtiem. Lai to izdarītu, šo te pēdējo slāni es nokopēšu un pacentīšos viņu apstrādāt. Gaussian Blur es samazināšu līdz kaut kādiem 15 pikseļiem, lai mums ir asāka ēna. Aizvākšu šo transform efektu, kurā mēs aizbīdījām to ēnu tālu no paša objekta. Un noņemšu lūk šitos te efektus. Tātad tas atkal būs man normāli un šeit man būs 100%. Tādā veidā mums tā ēniņa ir tumšāka. Ja viņa šķiet pārāk tālu aizbraukusi, tad mēs ejam iekšā transform sadaļā un nedaudz pielabosim lūk šitos te rādītājus. Augšā lai ir 44 un apakšā taisīsim, teiksim, 36. Spiežam OK. Nu, lūk, tāds sanāk mūsu efekts. Tas, ko es gribētu, lai jūs izdarāt, lai jūs uzrakstāt savu vārdu vai jebkādu citu vārdu, apmēram šitādā te veidā. Tagad mēģināsim uzzīmēt puķīti, izmantojot tikai vienu objektu. Ņemu sešstūri, velku viņu lūk šeit un sāku apstrādāt. Lai to darītu, es sākumā atveru Appearance sadaļu un pārliecinos, ka es strādāšu tieši šajā sešstūrī, ka man viņš ir izdalīts. Otrakārt pārliecinos, ka man kontūrai nav krāsas. Ejam uz efektiem un meklējam Pucker and Bloat. Un šeit izveidojam tādas kā lapiņas. Lūk, mums ir puķīta. Viens slānis ar efektiem. Tagad veidojam šī te slāņa kopiju. Ja mēs nospiedīsim New Fill, tad mums parādīsies jauns sešstūris. Lūk, mēs viņu redzēsim, ja es viņu nokrāsošu citā krāsā. Savukārt, ja es nospiedīšu uz plusiņu, tad mēs izveidosim jau esošā slāņa kopiju ar tām īpašībām jau gatavu puķīti. Un mēs varam tai puķītei vienkārši nomainīt krāsu un pielietot, piemēram, transform efektu, lai viņu nedaudz samazinātu. Lūk šādi. Nu, un, piemēram, nomainām tad krāsu uz kaut kādu izteiksmīgāku, lūk šitā. Tagad izveidosim puķītes centriņu. Atkal ņemu jaunu fill slāni. Puķes centriņš varētu būt brūngans vai dzeltens. Taisīšu dzeltenu. Un tagad izmantojam efektu, kas viņu padarīs apaļu. Convert to shape un ellipse. Un samazinām šos te rādījumus, kamēr viņš paliks par aplīti. Atkal jauns taisnstūris un izveidosim lūk šīs te lapiņas, kuras izies ārpusē. Mainām krāsu, piemēram, uz kaut ko tādu ļoti gaiši zaļu un pielietojam transform efektu arī Pucker and Bloat, lai mums ir kaut kas tāds nedaudz garāks. Un uzreiz nākamo transform efektu vienkārši transform. Ko mēs darīsim? Mēs pagriezīsim par kaut kādi 30 grādi mūsu objektiņu un novietosim viņu fonā. Tātad braucam uz pašu apakšu. Nu un beigās uztaisīsim lapiņas. Ņemu jaunu fill slānīti, krāsoju viņu tumšākā krāsā, tumši zaļu,
Pamēģināsim šoreiz pielietot zigzag efektu. Tikai ar nogludinātām maliņām. Tāda kā lapiņu forma būs. Ok? Un vēl vienu efektu pa virsu uzliksim. Free Distort. Ko mēs ar šito panākam? Mēs viņu aizvelkam prom no centra un sašaurinām tā, lai tā lapiņa ietu tā kā no puķes centra. Un spiežam OK. Aktivizējam šo pašu slāni, ejam uz Transform efektu, veidojam rotācijas leņķi 120 grādu, divus papildus objektus un griežam viņu ap savu asi. Lūk, šitā. Atkal ejam uz Transform efektu un viņu nedaudz samazinām. Ja mums liekas, ka vajadzētu vairāk, varam jebkurā laikā atgriezties un samazināt no 120 grādiem, piemēram, uz 72 un uztaisīt vēl 4 kopijas. Un tad mums būs vairāk šito te lapiņu uz visām pusēm. Nu un pats pēdējais, varam izveidot šī te slāņa kopiju, lūk, plusiņš, nokrāsot viņu, teiksim, gaišākā krāsā. Un tagad mēs varam ar Transform efektu viņu nedaudz samazināt. Radīt iespēju, ka mums ir aizliekusies lapiņa. Spiežam OK. Šos abus slānīšus pārnesam uz apakšu. Pats pēdējais, ko mēs varam izdarīt, ir paspēlēties ar krāsām. Nu un tāpat, piemēram, varētu lūk šo aizpildījumu izdzīt vēl caur kaut kādu papildu filtru, piemēram, SVG filters, un šeit izvēlēties kaut ko, nu kaut vai lūk šito te pirmo. Vai, piemēram, varam izvēlēties dzelteno centriņu un uztaisīt no viņa ēnu. Caur tiem pašiem SVG filters atrast AI Bevel and Shadow un mums ir ēniņa. Un tā mēs varam vēl ar citiem slānīšiem paspēlēties. Ņemam vērā, ka jo vairāk mēs pielietojam dažādus efektus un filtrus, jo smagāks paliek fails, jo grūtāk ilustratoram ir aprēķināt to. Es saliku visiem šiem te slāņiem ēniņas ar SVG filtriem, bet tas man aizņēma minūtes 5, jo stipri kārās dators, tāpēc ņemam to vērā. Mēs esam izgājuši tēmu par ilustratoru efektiem, lai nostiprinātu savas zināšanas, es piedāvāju jums uztaisīt šādu puķīti un kaut kādu vārdu, piemēram, savu vārdu, ar lūk šitiem te dziļuma un telpiskuma efektiem. Paldies par uzmanību un veiksmi darbā ilustratorā!